Nav sen kā ar Latīnas jauno direktoru vietnieku Imantu Šulckungu mēs strīdējāmies par to, vai Latīnas virsbūvu cehs tā ir ražošana vai būvēšana. Bet, lai nu kā tas būtu, bet virsbūvu cehu vada bijušais autodāļu specialitātes mācīgs spēks Māris Paigli. 9 gadus pavadīja pasniedzēju Pulciņā. Jā, bija tāda lieta. Nostrādāju 9 gadus pēc institūta beigšanas par laboratoriju vadītāju. Teorētiskās zināšanas, ko ieguvu mācoties, pēc tam mācot studentus, nolēmu izmantot praksē. Tā es arī esmu nokļuvis firmā Latina, kur nodarbojos ar virsbūvu iecirkņu vadīšanu. Tas ir būvējam kravas kastes, remontējam tās. Kādā gadījumā tāda disciplīna kā automobīļu konstrukcijas, tā tev, man liekas, tagad ir ikdienas maize. Jā, tieši tā, tas tā arī ir. Tas, kas viss bija teorija, tagad ir praksa. Tas viss ir jāizmanto praksē. Ir jākonstruē, jādomā, jārēķina, jāzīmē. Vai ir iespējams puslīdz korekti salīdzināt padomu laikā sagatavotas inženierus un tiem, kas šobrīd nāk no Tehniskās universitātes autotransporta inženieru specialitātes? Vai tas būs korekti vai nebūs, man grūti spriest, bet manā uztverē ir atšķirība. Ja? Bet tur nav vainīga Tehniskā universitāte, tur ir skola problēma. Un es gribētu ieteikt jauniem absolventiem, skolu absolventiem, kas grib mācīties tehniskās lietas, nopietni mācīties matemātiku un fiziku. Un es visus aicinātu uz automobīļu katedru nākt mācīties, jo speciālisti ir nepieciešami. Viņus trūkst.